kurš Sonics ir visātrākais? Mēs rīkosim sacīkstes ar visām Sonika versijām, lai noskaidrotu, kurš ir visātrākais. Būs mazais Sonics, mūsdienu Sonics, filmas Sonics, Sonics Booms, metāla Sonics, Sonics A un daudzi citi. Turklāt arī slepenie Soniki. Kurš Sonics būs visātrākais? Aiziet! Nu! Laipni lūgti neticamajās visu Soniku sacīkstēs! Jā, visas un katras Sonika formas sacentīsies sacīkstēs, lai noskaidrotu, kurš ir visātrākais no visiem! Mums ir 2 slepenie Soniki un cauruļu trase, kas būs jāpieveic 30 sekundēs. Un ja neviens to neizpilda, tad tas, kurš tiks vis tālāk, būs ātrākā Sonika versija. Tāpēc mums jāsāk ar mazo Soniku. Redzēsim, ko spēj vismīlīgākā un mazākā Sonika versija. 3, 2, 1, un viņš dodas pilnā ātrumā! Patiesībā viņš ir diezgan ātrs, ņemot vērā, ka ir mazulis. Fakti ir fakti. Tomēr es nezinu, cik tālu viņš spēs tikt. Pagaidām viņš cenšas, un, nemaz neiet slikti, bet viņš ir ļoti tālu no tās īstās ātruma, kāds ir pieaugušam Sonikam. Tāpēc aiziet, mazais mazuli, turpini skriet, mēs visi tev uzticamies. Mēs visi ticam, ka tu vari kļūt par ātrāko pasaulē. Tāpēc viņš vēl nav ticis pāri pirmajam līmenim, kas ir dzeltenās caurūs. Nu re! Aiziet, mazais mazuli, turpini skriet! Tev sanāk lieliski! Tu esi ātrāks nekā vidējais mazulis, vismaz. Bet tev jāturpina skriet un jāsteidzas cik vien vari, jo tavs laiks drīz beigsies. Ir tikai 30 sekundes. Tātad aiziet, mazais, skrien, lec! Vismaz viņš jau ir pelēkajā caurulē, kas vairs nav pirmā. Lūk, viņš tur ir! Aiziet, viņš taisās lekt. Lai gan viņa laiks beigsies pēc 3, 2, wow! Lek, 1, laiks. Tātad mums šeit ir Baby Sonics, kurš šobrīd ir gan pirmajā, gan pēdējā vietā vienlaicīgi, acīm redzot. Un tagad, draugi, ir kārta modernajam Sonikam, vispazīstamākajam Sonikam no visām videospēlēm. Uz priekšu, modernais Sonics, parāda visiem savu ātrumu. 3, 2, 1. Un modernais Sonics startē ar pilnu jaudu! Un uzmanīgi, šis ir daudz ātrāks. Bet pat kā mazulim ir skaidrs, ka mums priekšā ir īsts Sonics. Tikai paskatieties, kā viņš skrien un wow! Kā viņš var izmantot turbo, ko Sonic var izmantot, kad savāc pietiekami daudz gredzenu? Tur ir vēl viens turbo, lieliski, un vēl viens, un wow! Viņš uzreiz ielec nākamajā līmenī, kas ir zaļā nosēšanās ar zilajiem caurulēm. Tur ir kritiens un wow! Ļoti laba nosēšanās. Apvieno ar turbo un ar lēcienu. Neticami! Ir skaidrs, ka mēs esam kopā ar īstu Soniku, kurš neapstājas nevienā brīdī. Kāda ātruma modernais Sonics nesas, tas ir neprāts! Turpina skriet, turpina steigties, bet viņa laiks beigsies pēc 3, 2, 1, laiks! Tātad mums ir modernais Sonics, kurš ir lieliski noskrējis un pašlaik ir pirmajā vietā, visātrākais no visiem, un tas mūs noved pie nākamās Sonika versijas – Sonic Boom! Cik labi viņš izskatās! Tātad paskatīsimies, ko spēj Sonics ar apsējiem. Pēc 3, 2, 1, un viņš skrien ar pilnu jaudu! Ak, mans dievs! Šis Sonics, kurš parādījās tikai televīzijas seriālā Sonic Boom, tika ļoti kritizēts no visiem, bet viņš joprojām ir Sonics, un lai arī pieļauj dažas kļūdas, viņš joprojām ir tikpat ātrs kā jebkurš cits Sonics. Citā Sonikā, un viņam ir turbo! Wow! Iespaidīgs lēciens. Un viņš padara piezemēšanos aizraujošu. Kāds neprāts! Viņš atkal lec un izdara to neticami. Jau ir zilās caurules līmenī. Kāds ātrums! Tāpēc viņš turpina skriet ar apbrīnojamu ātrumu, izmantojot turbo. Un uzmanīgi, jo viņš apdzen moderno Soniku. Tas nozīmē, ka viņš ir pat vēl ātrāks. Viņš turpina skriet, cenšoties pabeigt zilās caurules otro līmeni, lai gan turbo viņam vairs nav, un viņa laiks beigsies pēc 3, 2, 1, laiks! Tātad tur ir Sonics Booms, kurš ieņem pirmo vietu. Kāds ātrums! Un tas iepazīstina ar filmas Soniku, visiem iemīļotākajam un pazīstamākajam. Kurš nav redzējis filmas?
Kurš nemīl filmas Sonic? Kurš skrien 3, 2, 1 un aiziet ar pilnu jaudu? Lieliski! Nu, viņam bija neliela neveiksme, bet tas viņam netraucē skriet ar visu savu ātrumu. Un ātruma viņam netrūkst. Tas ir neprāts! Viņš jau ir pārgājis dzelteno līmeni un tagad dodas uz pelēko. Ak, Dievs! Viņam ir arī ātruma pieaugums. Kāds neprāts! Un viņš jau apdzen mazo Soniku, kas patiesībā ir Soniks bērnībā. Tagad viņš virzās uz priekšu pa zilo cauruli, izmantojot visu savu ātrumu un, protams, visus turbo, kas ir ceļā. Viņš jau apdzen! Modernais Soniks! Un uzmanieties, izskatās, ka viņš varētu apdzīt Soniku būmu! Tur viņš ir! Izmanto ātruma palielinājumus! Kāds neprāts! Viņš jau ir pirmajā vietā un skrien bez apstājas. Tas ir īsts trakums, lai gan viņam jāsteidzas. Jo filmas Sonika laiks beidzas pēc skaita. 3, 2, 1, laiks! Tātad lūk, mums tas ir. Filmas Soniks pagaidām ir visātrākais. Kāds trakums! Un tas mūs noved tieši pie LEGO Sonika, viena no iespaidīgākajām Sonika formām. Tātad uz priekšu, LEGO Sonic! Viņam ir vairākas uzlabojumi, lai kļūtu vēl ātrāks. 3, 2, 1, nu! Viņš skrien ar šiem uzlabojumiem, kas, ak, Dievs, padara viņu diezgan ātru. Patiesībā tas nemaz nav slikti. LEGO Sonika ātrums ir tiešām iespaidīgs. Neticami, kā viņš lec. Arī tas, cik ātri viņš skrien un kā piezemējas, ir lieliski. Apskatīsim tagad šo lielisko lēcienu. Te tas ir! Varens lēciens un varena piezemēšanās! Mūsu mīļais LEGO Soniks turpina virzīties uz priekšu. Šķiet, ka viņu nevar apturēt, un viņš slīd lejā pa visu zilā caurules līmeni. Viņš ir diezgan ātrs, pateicoties tiem raķešu dzinējiem un papildu detaļām, kas padara viņu labāku. Taču tas viņu nepadara neuzvaramu, jo viņam vairs nav daudz palicis. Viņš apdzen mūsdienu Soniku un steidzas tālāk, jo LEGO Sonika laiks beigsies pēc 3, 2, 1, laiks! Tātad mums ir LEGO Soniks, kurš gandrīz apdzina Soniku būmu un ieņem 3. vietu. Un, draugi, man šķiet, ka ir pienācis laiks noskaidrot, kuri varētu būt slepenie varoņi, vai ne? Tāpēc ātri sākam! Tev ir tikai 20 sekundes, lai nospiestu patīk, abonētu kanālu un ieslēgtu zvaniņu, lai atbloķētu slepenos Sonikus. Turklāt, ja komentāros ierakstīsi, kurš uzvar un kurš ir tavs mīļākais Soniks, tu varēsi būt tikpat ātrs kā viņš. Tāpēc aiziet, pasteidzies, laiks beidzas, vai ne? Nu, draugi! Man šķiet, ka jūs esat uzvedušies diezgan labi. Tāpēc mums, protams, ir balva. Un pirmais slepenais Soniks ir ne vairāk, ne mazāk kā leģendārais Soniks. Šis zelta variants parādās tikai 1 reizi no miljona, tāpēc tas ir ļoti rēts. Un pēdējais slepenais varonis tiks atklāts video beigās, tāpēc labāk, lai neviens neiet prom. Jo tagad ir kārta Dievs mans neglītais Soniks. Pat ja mums tas nepatīk, arī ir Soniks. Vai esi gatavs, neglītais Sonik? Tu esi neglīts, bet būsi ātrs. Redzēsim to. 3, 2, 1 un laiks skriet bez apstājas. Lūk, dodas neglītais Soniks. Patiesībā viņš ir ļoti ātrs. Skaidrs, ka viņš nav ne mazākā mērā glīts, bet ātrums viņam netrūkst. Jo vienīgā problēma ir tā, ka viņa dizains ir briesmīgs, bet viņam bija jābūt ar parasta Sonika īpašībām, lai gan te viņam laikam cukura līmenis nokritās, kas pie velna. Tas nozīmē, ka viņš būtu bijis neapturami ātrs. Kāds milzīgs lēciens viņam sanāca, un tagad arī iespaidīga piezemēšanās. Wow! Viņš izskatās neapturams, īpaši ja sāk skriet šādā tempā. Tagad viņam vajag paķert kādu turbo, lai varētu būt vēl ātrāks, jo viņam vairs nav daudz laika. Tur viņam ir turbo. Neticami tas neglītais Soniks. Ak, mans Dievs! Viņš pārspēja moderno Soniku! Viņš turpina skriet bez apstājas, nepadodas un steidzas, jo neglītā Sonika laiks beidzas pēc 3, 2, 1, laiks! Tātad tur ir neglītais Soniks, kurš palika ārpus piedestāla, bet viņš to izdarīja neticami. Un uzmanību, jo tagad ir kārta sarkanajai formai. Sonika robotiskā versija – Metal Sonic. Viņš aktivizē visas savas ierīces un gatavojas startam. 3, 2, 1, laiks Metal Sonicam!
Ak, mans dievs! Patiesībā viņš virzās ļoti ātri uz priekšu. Viņš dzen sevi uz priekšu gan ar zābakiem, gan ar rokām, kas patiesi ir neticami. Aiziet, Metal Sonic! Viņam pat nav jāskrien, jo viņš ir ātrs, bet viņš to dara lidojot. Tāpēc turpini, nepadodies! Lai nekas un neviens tevi nespēja apturēt, Metal Sonic! Dievs mans, kāds trakums! Viņš piezemējas lieliski, un, protams, viņam nevajag apstāties nemirkli. Viņš lido, un tādā veidā ir pilnīgi neapturams. Viņš ir tieši pie cauruņu līmeņa. Un izskatās, ka viņš spēs apsteigt mūsdienu Soniku. Esiet ļoti uzmanīgi, jo, manuprāt, mums ir nopietns pretendents uz uzvaru šajās sacīkstēs. Turpini virzīties uz priekšu, Metāla Sonic. Viņš apdzen neglīto Soniku, Ego Soniku un Sonic Boom. Viņš ir ļoti ātrs un steidzas. Bet es nezinu, vai viņš panāks filmas Soniku, jo viņa laiks beidzas 3, 2, 1, laiks! Tātad šodien mums Metal Sonics ar lielisku sniegumu ieņem 2. vietu. Cik labi viņš to izdarīja! Un tagad ir kārta, ak Dievs, lielākajam Sonika mēmam – Sonikam! Tātad uz priekšu, Sonic, tu esi mēm! Visi par tevi smējās, bet pierādi, ka viņiem nav taisnība. 3, 2, 1, laiks Sonikam! Ko viņi dara? Nē, bet tā nav pareizā vieta, stulbeni! Ko pie velna viņš dara? Nē, Sonic, laiks turpina iet, un viņš ietriecās ēkā. Kas pie velna? Bet šis čalis ir muļķis, tā nav pareizā vieta. Es jau zināju, ka būs problēmas, ja viņu ieliks sacīkstēs. Nu, viņš turpina skriet, un pilnīgi neviens nezina, uz kurieni pie velna viņš iet. Viņš vienkārši skrien pa pilsētu un dauzās. Jūs man pastāstīsiet, ko pie velna Sonics plāno darīt, jo tas izskatās pavisam slikti, godīgi sakot. Izskatās, ka viņš grasās ieiet ēkā, bet ko viņš dara? Nu, Sonics iznāk no ēkas pa jumtu. Tiešām, viņš ir galīgi dumšs. Bet paga, vai tā ir trase? Vai tas patiešām ir trases beigas? Skaties, viņš lec! Iespaidīgs lēciens, un pie velna viņš piezemējas zaļajā līmenī. Draugi, kaut ko tādu vēl nekad neesmu redzējis. Sonics nemaz nav dumšs. Viņš ir gudrāks par visiem un zināja, ka ar savu ātrumu viņam jāizmanto kāds īsts ceļš. Tāpēc, draugi, viņš ir 1. vietā. Kaut ko tādu vēl nekad neesmu redzējis. Sonics ir visātrākais no visiem. Un viņa laiks beidzas. 3, 2, 1, laiks! Es neticu savām acīm, bet Sonics ir 1. vietā! Cik brīnišķīgi! Un tas mūs noved tieši pie nākamā, kas ir Sonics.exe. Ak, mans Dievs, šķiet, ka no bailēm esmu apkakājies. Tātad, te ir visu iecienītākais creepypasta 3, 2, 1, un viņš iznāk ar visu sparu. Ak, mans Dievs, viņš slīd, izšļāts asinis, bet nu labi, viņam patīk asinis. Un pagaidām viņš diezgan ātri skrien cauri 1. līmenim pa dzelteno cauruli. Ak, mans Dievs, kā viņš virzās uz priekšu! Viņš paķer turbo un veic iespaidīgu lēcienu. Vēl viens lēciens, un viņš nonāk pie zilās caurules. Kā mans vectēvs mēdza teikt, uzmanies no Sonic.exe. Viņš ir ātrāks, niknāks un biedējošāks nekā jebkurš cits. Viņš kļūst ļoti ātrs, kad paķer turbo. Viņš pārvēršas par būtni, kas ir vēl ātrāka nekā jebkurš cits, un te mēs redzam, kā viņš virzās uz priekšu. Viņš paķer vēl vienu turbo un apdzen visus savus pretiniekus. Viņš pārspējas par filmas Soniku. Cik brīnišķīgi! Un tagad viņš steidzas cik vien var, jo viņam vairs nav daudz laika. Viņš atrodas zaļajā līmenī, kas ir viens no visattīstītākajiem. Viņš paķer turbo un gatavojas lēkt, jo viņa laiks beidzas pēc 3, 2, 1, laiks beidzies! Tāpēc, protams, Sonics.exe ieņem 1. vietu. Un tagad uzmanību, jo nāk Resnais Sonics. Viena no dīvainākajām Sonika formām patiesībā. Gatavs? Resnais Sonics, tu esi nogurs pat pirms sācis. Uz priekšu! 3, 2, 1! Laiks Resnajam Sonikam! Viņš skrien, kamēr viņam nedaudz lēkā vēders un krūtis. Aiziet, mazais Resnais Sonic! Nepadodies, tev labi sanāk! Nabaks jau ir pilnīgi noguris. Izskatās, ka viņš vairs nevar. Ak, kāpēc? Man vajadzēja viņu likt uz ceļa. Tas ir mazliet pazemojoši. Patiesībā viņš jau ir noguris un vairs nespēj skriet. Nabaga puika iet lēnām, soli pa solim, savā tempā. Un mēs neesam tie, kas viņam varētu to liekt.
Viņš gribēja piedalīties, lai piedalās, kaut arī tālu netiks. Tas ir labs padoms, ko dot visiem. Mazliet vingrot un ēst veselīgi. Jo, ja tā nedarīsiet, jūs beigsiet kā Soniks. Nespēsiet pat 3 soļus noiet nepiekusuši, un tas ir briesmīgi. Tāpēc neesi kā resnais Soniks un pastaigā mazliet. Skrien, vingro mazliet, jo citādi, ak vai, paskaties, cik daudz laika jau pagājis. Bet tu tikko esi izgājis no finiša līnijas. Ļoti atvainojos, resnais Sonik. Tas ir ļoti skumji, bet tev jāiet uz sporta zāli. Apsoli man to, jo tavs laiks beidzas pēc 3, 2, 1... laiks. Tātad, draugi, tur ir resnais Sonik. Ļausim viņam turpināt iet, lai viņš mazliet pavingro. Tas viņam nāks tikai par labu, jo viņš ir pēdējā vietā. Un tagad pārējiem no resnā Sonika uz muskuļoto Soniku, visspēcīgāko no visiem. Tā notiek, ja tu labi ēd un ej uz sporta zāli. Paskatīsimies, ko spēj šī muskuļotā Sonika. Forma 3, 2, 1. Laiks muskuļotajam Sonikam, kurš ir tik spēcīgs, ka pat iznīcina zemi ejot pa to. Wow, viņš ir noķēris resno Soniku, kurš, ak, mans dievs, tagad tiešām prot skriet. Un te mums ir muskuļotais Soniks, kurš nepadodas. Patiesībā viņš skrien ļoti ātri. Šī Sonika forma man ļoti patīk, jo tā sasniedz neprātīgu ātrumu. Ak, mans dievs, viņš aizlēca par tālu un kļūdījās lecot. Viņam nācās atgriezties trasē, bet tagad viņš jau ir zilajā līmenī. Patiesībā viņš skrien ārkārtīgi ātri. Tie muskuļi ļauj viņam skriet ar ātrumu, kādu nekad iepriekš neesmu redzējis. Viņš izvairās no pārējiem Sonikiem, pārlec tiem pāri, tik ātrs un spēcīgs viņš ir. Tur skrien muskuļotais, kāds brīnums! Lai gan šis kāpums viņam sagādā grūtības, viņš skrien, bet viņa laiks beidzas 3, 2, 1, laiks. Tātad mums ir muskuļotais Soniks, kurš ir spējis sasniegt 3. vietu. Lielisks sniegums! Un uzmanīgi, jo tagad ir kārta Sonika sieviešu versijai. Sonika formai, kas ir sieviete. Cik tālu spēs tikt Sonika sieviešu versija? Apskatīsim to. 3, 2, 1 un laiks! Ak, mans dievs! Viņa skrien ar neticamu ātrumu. Galu galā viņu joprojām ir Soniks, pat ja mainās dzimums. Jo nav svarīgi, kāds tev ir dzimums. Svarīgi ir tas, cik ātri tu skrien. Un Sonika skrien ļoti ātri. Iespaidīgs lēciens. Ak, mans dievs, viņa sasniedz tādu ātrumu, ka, manuprāt, varētu pat līdzināties Sonikam Egze. Viņa paņem turbo, un ak, mans dievs, cik tas ir iespaidīgi! Viņa to dara lieliski. Tagad viņa paņems nākamo turbo. Vēl vienu un vēl vienu. Viņa tos savāc vienu pēc otra. Ak, mans dievs, Sonika, cik labi tu to dari! Tur bija vēl viens turbo! Lai gan šķiet, ka viņa brīžiem tūlīt nokritīs, tomēr viņa atkal pieķeras sacīkstei. Viņa apdzen Soniku no filmas, apdzen muskuļoto Soniku un pasteidzas. Jo Sonikas laiks beigsies pēc 3. Uzmanību! Turbo! 2, 1 un laiks Sonikai! Tātad, draugi, Sonika ir palikusi 2. vietā. Ļoti, ļoti tuvu Sonika Egzē. Un uzmanību, jo tagad ir kārta Meha Sonikam, uzlabotai robotizētai Sonika versijai. Tātad, uz priekšu Meha Sonik! Sagatavojies 3, 2, 1 un Meha Soniks aizlido ar visu spāru! Izskatās, ka viņš sasniedz neticamu ātrumu. Viņš pat ir ātrāks nekā metāla Soniks. Un wow, viņam arī pilnībā mainās skatījums. Kāds neprāts! Viņš jau ir tieši iegājis zilo cauruļu līmenī. Tas nozīmē, ka viņš ir daudz ātrāks nekā pārējie konkurenti. Viņš tikko apdzina mūsdienu Soniku, un nu viņš apdzīs visus pēc kārtas, neatstājot nevienu. Kāds neticams ātrums, ko viņš sasniedz! Meha Soniks ir neticams. Viņš apdzen visus savus konkurentus. Viņš apdzen arī filmas Soniku, to muskuļoto Soniku. Un viņš sāks spiest un pātrināties līdz maksimumam, jo viņam nav atlicis daudz laika. Viņš ļoti veikli izvairās no slazda, veic lēcienu un dod grīdā, jo viņa laiks beidzas. 3, 2, 1, laiks! Tāpēc Meha Soniks ieņem 1. vietu. Šis robots ir ļoti spēcīgs. Un tas mūs tieši aizved pie Sonika pēdējās formas.
Visbaisākā Shins Sonics, pasauļu aprijējs! Labi, Shins Sonic, parādi visiem savu monstruālo ātrumu! 3, 2, 1! Laiks Shins Sonicam! Ak, mans dievs, viņš ir pārāk ātrs! Viņš iziet pirmo līmeni ar biedējošu ātrumu. Un ak, mans dievs, viņš tūlīt veiks lēcienus! Un kā gan citādi viņš to izdara neticami. Šis radījums ir patiešām biedējošs. Neticami, kā viņš skrien un kā pārvar visu zilo caurules līmeni. Viņam ir turbo, ak, mans dievs! Kādu ātrumu viņš sasniedz, kad paķer turbo vienu pēc otra? Draugi, tas ir pavisam cits līmenis! Viņš turpina skriet bez apstājas, ak, mans dievs! Cik biedējoši, kā viņš nāk mums virsū. Viņš lec, notriec priekšā Soniku muskuļoto, filmas Soniku. Paķer turbo. Viņš pārvar šķērsli, kur vien vēlas, un lec pāri. Un viņš nonāk pie sarkanajiem caurulēm, kur steidzas, jo viņa laiks beidzas pēc 3, 2, 1 un laiks. Tāpēc Shins Sonics pašlaik ir pirmajā vietā. Neviens nav bijis ātrāks vai biedējošāks par viņu. Un beidzot ir pienācis brīdis doties pie slepenajiem Sonikiem. Tātad, paskatīsimies, cik ātrs var būt Sonics. Zelta Sonics, leģendāra retuma, 1 no miljona. Tāpēc uz priekšu, Zelta Sonic! Parāda visiem savu ātrumu! 3, 2, 1! Laiks Zelta Sonicam! Ak, mans dievs, kas tas ir par ātrumu? Es nekad neesmu redzējis nevienu tik ātru. Tas ir pavisam cits līmenis. Neticams lēciens un wow! Viņš veic tādus lēcienus, kas ir īsts brīnums. Un viņš skrien ar ātrumu, kādu nekad iepriekš neesmu redzējis. Ak, mans dievs! Kad viņš ieslēdz turbo, viņu nav iespējams apturēt. Kāds līmenis, kāds brīnums! Es nekad neesmu redzējis nevienu tik ātru kā šo leģendāro Zelta Soniku. Viņš skrien cauri zaļajiem caurulēm ar pārsteidzošu ātrumu. Viņš izvairās no slazdiem un lec! Ak, mans dievs, tas tiešām ir cits līmenis. Te nu viņš ir. Viņš nonāk pie sarkanajām caurulēm, turpina virzīties uz priekšu, lec, ielien kur vien vēlas. Viņš apdzen visus un steidzas, jo Zelta Sonika laiks beigsies pēc 3, 2, 1. Laiks! Tātad Zelta Sonics paliek pirmajā vietā. Viņš ir ticis līdz pēdējai fāzei – zelta caurules. Un, draugi, tagad gan ir īstais brīdis. Ir pienācis laiks atmaskot pēdējo slepeno Soniku. Pēdējais patīk. Vēl viena abonēšana, lai noskaidrotu, kas ir gaismas ātruma Sonics. Sonics, kurš spēj skriet ar gaismas ātrumu. Visi esiet gatavi redzēt kaut ko neticamu? Gaismas ātruma Sonics! Parādi mums savu ātrumu! 3, 2, 1! Laiks, nu! Es domāju, ka tas būs daudz ātrāk! Tas nav gaismas ātrums! Tas nav! Nē, kas pie velna! Viņš burtiski sāka lidot ar gaismas ātrumu. Bet kas tas ir? Nekad savā dzīvē neesmu redzējis nevienu tik ātru. Viņš sasniedz zilo cauruļu līmeni, un viņš turpina ar ātrumu, kādu nekad iepriekš neesmu redzējis. Viņš atstāja visus savus konkurentus aiz muguras, iet, kur vien vēlas. Un paga. Ko? Viņš vēl palielina ātrumu? Tā tad varēja būt vēl ātrāk. Šis ir īstais gaismas ātrums. Kāds brīnums! Izskatās, ka tas ir pilnīgi nekontrolējams. Bet nē, viņš to kontrolē. Viņam izdodas neticami. Ak, Dievs! Bet viņš to dara bez mazākajām pūlēm. Viņš izbrauc trasi 1 sekundē. Un jau samazina ātrumu, jo viņam ir vairāk nekā pietiekami daudz laika. Un viņš ļoti viegli sasniegs trases beigas, jo mans dārgais draugs, gaismas ātruma Sonics. Tavs laiks beidzas pēc 3, 2, 1. Laiks. Tātad tikai gaismas ātruma Sonics ir pabeidzis trasi. Un, protams, viņš ir lielais uzvarētājs. Tātad visbeidzot piedestāls izskatās šādi. 3. vieta – Shins Sonics. Ja nepieskatīsim, viņš apēdīs pārējos 2. 2. vieta – Zelta Sonicam. Visretākais un visleģendārākais no visiem. Un, protams, gaismas ātruma Sonics. Viņš bija visātrākais ar lielu pārsvaru.
Tātad, draugi, tas šodienai viss. Es pat esmu kļuvis zils no uztraukuma, lai būtu vēl viens Sonics kā viņi. Tāpēc neaizmirstiet atstāt laiku, abonēt kanālu, ieslēgt zvaniņu un ierakstīt komentāros. Kādus citus personāžus, pārvērtības vai lietas no Sonika jūs vēlētos redzēt sacenšamies savā starpā? To pateicis, es dodos atdarināt Soniku. Paskatīsimies, vai tādā veidā man izdosies kļūt tik gudram kā viņš. Lai gan domāju, ka man tas neizdosies. Uz redzēšanos!